Tu gribētu ukuleli ar metāla stīgām, bet tu gribētu, lai tās stīgas ir dubultā, tad man tev ir ko piedāvāt. Šis te instruments saucās cavaquinho, un vēsturnieki baumo, ka šis varētu būt ukuleles priekštecis, tas, kurš oriģināli aizceļoja uz Havaju salām. Ar 4 stīgām, iespējams, nevis 8, ir pieejams arī tādas versijas. Tādā ziņā, kur ir bragiņa vai mašeti, un tur ir mašeti de rajao, vai arī rajao, mūsdienās zināms, 4 stīgas, 5 stīgas, un šis te cavaquinho ar 8 stīgām. Kā viņu uzskaņo un spēlē, viņam ir dažādu veidu tradicionālie skaņojumi, tomēr man mīļākais ir tāds pats kā ģitāra 4 stīgas. Sanāk, šīs 2 stīgas vienādas, D, G, B, E. Tas nozīmē, ka tu vari izmantot visus savus ukuleles akordus, un tu vari dabūt vai ģitāras akordus. Tad uzliek vienu pirkstu šeit, mums būtu uz ukuleles C akords, šeit mums sanāk G akords. Un kā skan, piemēram, ja viņi izmantotu kādā no tev zināmām dziesmām? Es izmantošu baritonu ukuleles akordus, kas īstenībā ir tie paši ukuleles akordi, tikai cits augstums. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Now all my friends are going green. You're the magician's assistant in a dream. Virsma ir no 2 kokiem, kas tā pa lietu. Tas ir tik ģeniāli izdomāts un tik forši skan. Pēc izmēra viņa atbilst koncerta izmēra ukulelei. Koncerta izmēra ukulele ir tavs mīļākais ukuleles izmērs, bet tu gribi metāla stīgas un tu viņas gribi 8, šis ir instruments tev. Un viņu spēlēt ir super viegli, ir ļoti viegli nospiest tās stīgas. Tas nav tā kā metāla stīgas akustiskas ģitāras, ir bišķiņi pirkstiem jāpierod šeit, ir super zemu, tās stīgas atrodas uz instrumenta, un tāpēc viņas ir super viegli nospiest. Jā, rekord ir APC ukulele. APC, ukulele koncerta izmērs, un rekord šis te ir cavaquinho vai cavaco, bet mīļvārdiņš cavaquinho. Un tātad rekord var redzēt, ka pēc izmēra un garuma viņa atbilst tā, ka šis instruments ieies koncerta izmēra ukuleles somā. Un viņu var spēlēt ar mediātoru, un tad tas skan tā. I was scared of dentists and the dark. Paldies par skatīšanos, un lai tev forša diena!